Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts. Galvenās pētījuma jomas – koksnes aizsardzība, biorafinēšana, zaļā ķīmija un biotehnoloģijas. Pamats, ko es nodarbojos, ir dažādu testu veikšana, kas saistīta ar koksni kā materiālu, arī kompozītu materiālu izstrāde, dzīves cikla analīze, materiāla ietekme uz vidi visā tā ražošanas procesā, koksnes un citu materiālu aizsardzība, degradēšanās procesi kā tāda, to izpēte, fundamentāli pētījumi un arī jau praktiski vērsti pētījumi sadarbībā ar dažādiem ražotājiem, lai izstrādātu produktus. Man kolēģi atnesa karotīti brūnā krāsā un uz piepakojuma bija rakstīts polipropilēns. Un es skatos, šo nevarētu saukt par polipropilēnu, jo tas ir jau koksnes plasmas kompozīts. Un tad bija domā pastīties, kas tad īsti notiks novecināšanas procesā, saules starojumā un lietus apstākļos. Balta karotīte. Šis karotītes plasmas ir saplaisājusi. Tur atdalās jau daļiņas. Tās visas daļiņas ar visām piedevām, kas tur ir iekšā, nonāk vidē un radīt problēmas. Mēs izstrādājām šo procesu, kurš mums ļauj noteikt, cik jebkurš patiesībā materiāls rada mikroplasmas. Ir reāli pulverīts ar mikroplasmasām iegūts. Un tālāk jau šis ir ļoti svarīgi, lai pētītu, kā šīs mikroplasmas jau ietekmē tālāk dažādus organismus. Katra produkta ietekme uz vidi nevar tā viegli pateikt. Manā skatījumā mums jārada jaunas zināšanas. Šīs zināšanas jādod tālāk, lai radītu jaunus produktus.